dzīvot bērzu zemē. Neskaitāmām paudzēm šūpulis kārts bērza līkstī, pirmais nedrīkst, iemācīts ar bērzu žagariņu, bērza sulas spirdzinājušas un bērza malka sildījusi līdz sirmam vecumam. Esat sveicināti, un šoreiz Latvijas meža stāstos, kā jau jūs nojaušat, mūsu galvenais varonis būs Latvijas baltākais koks – bērzs. Mūsu tautai Dievs lēmis dzīvot bērzu zemē. Neskaitāmām paudzēm šūpulis kārts bērza līkstī, pirmais nedrīkst, iemācīts ar bērzu žagariņu, bērza sulas spirdzinājušas un bērza malka sildījusi līdz sirmam vecumam. Sirdzējam līdzējusi bērza slota karstā pirtī. Nav otra koka izmantošanas vispusībā līdzīga bērzam. Mēs varētu braukt cauri Latvijai dažādos virzienos, staigāt pa jebkuru ceļu. Visur sastapsim bērzus, ieraudzīsim tos mežā, birzīs, alejās, pie mājām, pat purvā, pat uz ordeņa pils drupām un ēku jumtiem. Abrīnojam ir bērzu spēja izplatīties un ieaugt. Tā par bērzu mūsu izcilā mežu pazinēja Aija Zviedre. Lai viņas vārdi šovakar ir mūsu ceļa pavadoņi, esat sveicināti, un šoreiz Latvijas meža stāstos, kā jau jūs nojaušat, mūsu galvenais varonis būs Latvijas baltākais koks – bērzs. Liepas bērzi ozoliņi tautu sētu izdaiļoja. Ja liepas ir tās Latviju meitas, ozoliņi tie brašie dēli, tad bērzs tas koks, ko Latviju sētā izmantoja no saknītes līdz pat galotnei. Bērza slota pirtī uzturējis mūsu miesas un gara veselību, zaru slota pagalmu tīrību, bērzs savu atspērīgumu un sīkstumu dēļ kalpojas par šūpuļu līksti. No tā jau izscenis meistarotas skaistas mēbeles un dažādi darba instrumenti, kas daudzās mājās kalpo vēl šobaldien. Un pateicoties tam, ka bērza tā satur sveķiem līdzīgo vielu betulīnu, pārsteidzošas ir arī bērza tās izmantošanas iespējas. Pamatā Latvijas vienmēr skatījās to praktisko skatījās. Ja? Visi sadzīves priekšmeti, galdus, krēslus, izskaptes, teiksim, arī grābekļiem galvas taisīja no bērza taisīja. Ja? Arī cirvju kāds taisīja no bērza taisīja. Attiecīgi jāskatās šķiedri bija. Ja? Cits saka, ka taisīja no ozolu, bet bērz viņš ir vieglāks vienkārši. Bet visu to izmantošanu, kā es teicu, ja? Sākās jau no pašām saknēm sākās, ja? Tas ir darbs decināšana. Bērza darbu izmantoja dažādās, gan kaut kādā kā konservēšanai, ja? Arī, teiksim, ka brauc uz tirgu brauc, ja? Kādreiz saka, kad nebija tā darbas, nebija darbas painīts, nebija līdzi, ko kas iesmērēja, piemēram, ja? Ja nebija tā darba nebija, tā sāka dilt vai tur vienkārši tur kūpēt, ja? Ja zirdziņi brauc, tad paņēma sviestu no kubuliņa un sviestu iesmērēja. Un tad vēl tieši no šīs, teiksim, bērza mizas, ja, tās, ja, tā daļa, kas ir mīkstā daļa, ne tas, kas apakšā, ja, bet tā mīkstā daļa, ka viņa tā kā āda gandrīz, ja, un no tās taisīja šo bērza eļļu. Un to izmantojot vienkārši šādi apavu tīrīšanai, vienkārši arī, lai nelaiž cauri mitrumu. Dainim Stalts iedevis bija tāds zābaciņš, ja, bet es to tagad momentāli neatradu, bet viņi ir mums, ja. Zābaki, ja, un taisīja arī mēteļus, taisīja cepurus, taisīja. Somas taisīja. Šī jau arī ir. Šī ir cepuri. Ja? Un pie tam, lūdzu. Pie tam viņai ļoti viegli, ja? Eleganti. Ja? Es domāju, ka... Un vēsa noteikti, vai ne? Jā, patīkam viņi ir. Un tad te ir dažādi trauki, ja? Ja? Dažādi, teiksim, ja? Saucamās atslēdziņas, kā viņas tik savienot kopā, bērns tās liek otrādi, ja? Jo tās ir tendence savilkties kopā, ja? Tas ir izskaptī, kur liek strīķi, ja? Piesien pie siksnas, ja? Vai pie pļāvējas, ja? Strīķi iekšā, ja? Un viss notiekās. Iekšā ir zirnīts, ja? Un mazām bērnam grabulīts, ja? Un redziet, kā te viss viņš ir, ja? Redz, viņš pati savelkās, viņam nav nekas, viņš ir kaut kur siets, nekas, ja? Ne, viņš ir līmēts. Nekas nav līmēts viņš. Redz, vienkārši šī bērza tās ieliecās, un, ja, tendence, viņa pretējā virzienā, kā viņa plēsta, ja? Un šeit viņš vienkārši noliec, saliek kopā viņu, un viņš pats vienkārši smuki, viņš, ja, sev, viņš šādi ietver iekšā.
Un tās mazās Un šitās dozītes ir šņaucamai tabakai. Nu, Ja? jo šņaucamā tabaka. Jā, un ne tikai kungiem. Ja? Šitā ir piemēram dāma. Arī piltuvs taisīja. Paņēma bērza kluci, kur iekšā zars bija. To zaru izcit ārā, teiksim, ja? Izdopa tādu renīti, ja? Un, teiksim, malu pildīja, ja? Mucās pildīja. Lai gan mucās pilda, nu, tāpat augšā lejā arī, bet varēja bija arī tā, ka vienkārši izmanto šīs piltuvus. Tā kā es nezinu, kur bērns neizmanto, es nezinu. Pat tad, ja viņš ir satrupējis, ja? Viņš ir slikts, ja? Tad tagad mākslinieki, ja? Virpo, viņam ļoti skaists raksts viņam veidojās, ja? Tad viņi novirpo, viņš, protams, jāizžāvē, ja? Novirpo, tad viņi lako, ja? Viņš pat neplēsā nekas, ja? Bet tas raksts ir vienreizējs. Mums tur ir tas mākslas tie meistars, ļoti skaisti skatās. Tā kā bērs ir, bet dzīvo bērs. Un bērs arī dzīvo, un īpaši vērtīgs tas kļuvis attīstoties finieru rūpniecībai. No kādreiz tās augtās nezāles bērs kļuvis par tautsēmnieciski ļoti pieprasītu koku, un cilvēka spējā ir gudri saimniekojot no tā iegūt sev vērā ņēmamu labumu. Kopā ar meža pētnieku Pēteri Zālīti mēs pabijām viņa daudzu gadu pētījuma objektā Gulbenes pusē, kur ļoti uzskatām var redzēt, kas notiek, ja bērza audzēji piepalīdz, atšķirībā no tās, kas atstāta tikai dabas ziņā. Te nu vēl jāpiebilst, ka šī audze iesējusies no tepat augušajiem, izcilajiem mātes kokiem, kam daba devusi gan stumbras laidumu, gan mazu zarainību. Laukos jau, varbūt, ka pa pilsētā ir tāda paraša, ka kaimiņam vai kam piedzimst kāds mantinieks, tad kaimiņš paņem to pudelīti un iet raugos. Noiet garām tam šūpulītim, tur vai nu paskatās iekšā, paceļ to sedziņu vai nepaceļ, bet saka to noteikto frāzi. No tēvs, kas tēvs? Un aiziet pie galda, turpināt to sarunu. Mežā tas ir ļoti svarīgi. Mežā tas 100% atkārtojās vai reglamentē, kā nākošā paudze būs tāda, kāda ir blakus esošā vecā paudze, no kuras krituši tās sēklas. Tur variantu nebūs. Nekad no kropļa nekas augstvērtīgs neradīsies. Tas ir bērzu jaunaudžu kopšana. Toreiz 90. gadu sākumā bērzu jaunaudžu mums vispār nebija Latvijā. Šī audze faktiski viena no tādām, kuru izdevās toreiz sameklēt. Viņas augstums bija 3,2 metri, tātad makšķerkāta augstumā. Mēs esam tādā vietā, kur mēs varam skatīt, kas notiek ar koptu audzi, un šeit blakus tas ir eksperimentālā kārtā atstāta nekopta audze, ja? Un pie tam šeit ir vairāki varianti, kur ir atstāt 3000, vēlreiz saka no 31 000, 3000, 2000 un 1500. Šeit atkrīt tas, kas notiek tur. Tas ir, kur ir tie 31 000. Tur pašlaik daba kārto savus rēķinus, notiek konkurence, ja gribi notiek koku bauris, kuram ir tiesības ražot pēcnācējus, pašlaik cīņa notiek tur. Kā pēcnācējus pēc gadiem 30, 40 spēs ražot tikai tie, kas it kā visvairāk piemēroti šitai vietītei ir. Tas mačs šeit. Tas mačs nenotiek, jo mēs esam izvēlējušies salīdzinot ar Kalsnovu. Mačs ir jau aiz muguras, tie sliktie jau ir pa galam, un mēs šeit it kā būtu iestādījuši tos veselīgos, izturīgākos un labākos kokus. Tātad te konkurence nav. Te visi šancē un visi strādā mūsu labā. Ja mēs tālāk runājam tieši par pieaugumu, ja mēs salīdzinām ar tiem blakus bērziem. Uz pusi koki šeit ir tievāki nekā tur, kur mēs kopām, radikāli kopām. Profesors Pēters Zālīts zināja teikt, ka šeit tūmā esošo bērzu tā saucamo mātes koku labās īpašības ir novērtējuši arī akciju sabiedrības Latvijas valsts meži Kalsnavas sēklakopības iecirkņu zinātnieki, kas bērzu programmas ietvaros ir tāda programma Latvijā, par to mazliet vēlāk, izveidojuši Baltijas valstīs pirmo bērzu sēklu siltumnīcu plantāciju. Mēs te tagad atrodamies tādā īpašā vietā, vai šī nav Latvijā vienīgā siltumnīca, kur siltumnīca aug bērzi? Vēl pie tam tādi bērzi, kā tie ir jums? Jā, ja pierasts ir skatīt siltumnīcās augošus tomātus un gurķus, tad Latvijā šī tik tiešām ir vienīgā siltumnīca, kur mēs audzējam bērzus. Šie bērzi atrodas siltumnīcā tāpēc, ka tas ir tikai pamatā meža selekcijas nolūkos. Tas nozīmē, ka viņi šeit tiek sargāti, lutināti un viņiem ir dots viss tas labākais, lai tikai tur sanāktu gala rezultāts. Jā, tā ir taisnība. Un, ja ņemam, tad šajā siltumnīcā ir 2 bērzu sēklu plantācijas zem Plasvēles seguma. Ja? Un
ir izvietoti bērzi no ziemeļa augšanas apgabala, no rietuma augšanas apgabala un atsevišķi atdalīti ar starpsienu šīs divas plantācijas. Mežaudzē ir atlasīti izcilākie koki, jeb pluskoki. Zinātnieki ir veikuši atlasi, un tad ir šo te izcilo koku podzari ir ievākti un uzpotēti, izaudzēti potējumi, stādīti siltumnīcā. Es jums tieši gandrīz kā skaistuma konkursā. Nu, tieši tā. Ejot pa mežu, izvēlamies skaistākos un kvalitatīvākos piebilstu, jo finieru rūpniecībai vajag kvalitatīvus finieru klučus. Parādīšu jums, kur atrodas potējuma vieta, cik atšķirās tas potselms un podzars, kas ir uzpotēts. Bija dzirdējis, ka viss ko potē, bet ka bērns potē pirmā dzirdēšu. Jā, ne tikai bērns potē, arī potē priedi un egli un tā tālāk. Arī skujkoks, ne tikai lapakokus. Ja šie ir potējumi no izcilajiem kokiem, tad tā pazīme, ko mēs saucam izcili, tas ir taisns stumbrs, bez šīm te žākļu veida galotnēm un ar, kā saka, tieviem zariem. Tas ir tas ideālais izskats tam kokam. Variants, ko šajā te veidā vēlas panākt mežzinātnieki, lai sanāktu kvalitatīva koksne, taisna koksne, mazzaraina un kvalitatīva. Nu jā, tur laikam ir tā, ka tas meža zinis vai tas speciālists iet pa mežu vai kaut kādu bērzaudzi un tad nolūko šo koku un tur ir tādi parametri. Tiek atlasītas Latvijā izcilākās bērzaudzes, kur, teiksim, bērzi aug savvaļā, un tad no šīm audzēm tiek atlasīti šie saucamie pluskoki. Izvērtēts stumbra taisnums, resnums, viss šīs kvalitātes pazīmes un arī zaru resnums, biežums un kā arī augums, protams. Kāpēc siltumnīcā? Vienkārši tāpēc siltumnīcā, lai šie izcilie kloni savā starpā krustotos, jā, un ziedēšanas laikā vēdlūkas tiek aizvērtas un pasargāts no, teiksim, apkārtējo bērzu putekšņu fona. Lai tikai izcilais krustotos ar izcilāko vai labāko savā starpā, un tad šīs sēklas ir jau ar augstāku ģenētisko vērtību. Un no šīm sēklām jau mēs iegūstam augstvērtīgāku stādāmo materiālu, ar ko apmežot mūsu akciju sabiedrības izcirtumus un arī privātās saimniecības privātos mežus. Katru gadu pēc sēklu ievākšanas tiek veidoti vainagi. Tāpatās, kā mēs ejam pie friziera, tā arī šeit koki tiek frizēti. Tiek apgriezti zari ar domu, lai panāktu, īsināti zari, lai panāktu kuplāku vainagu, lai koks vairāk producētu sēklu, lai vairāk būtu spurģu. Un arī galotni tiek noīsināti, jo siltumnīcai augstums ir tik, cik ir uz šo brīdi. Un kā zaram galotnīti nogriež, viņš uzreiz žuburojās un vainags kļūst kuplāks. Un līdz ar to arī vairāk no viena koka mēs varam iegūt sēklu. Redzam, jau nedaudz birst, sēkliņas jau ir gandrīz gatavas, un šādas te spurdzītes, laboratorijā tiek mērīts viņu caurmērs un garums spurdzītēm, un tad nosaka klona vidējo spurdzes garumu caurmēru un sēklu svaru katram klonam atsevišķi, cik tad ir. Cik smalki, bet bērza sēkla ir īpaši ar to, ka viņa tālu lido, viņai spārniņi ir. Jā, literatūrā ir rakstīts, ka bērza sēkla labvēlīgos vēja apstākļos var nolidot pat līdz kilometram. Iedomājieties, no mātes koka kilometri nolido, un tāpēc jau arī viņš tik ātri izplatās un sējās. Ja eglei priedē tas notiek līdz metriem 100, ja, tad bērzam var sēkliņa nolidot līdz 1 kilometram. Tagad jau Latvijā daudz vieta ir bērzaudzes, kuros auga Kalsnavas izcilo bērzu pēcteči. Tādas audzes ir arī mūsu lielākajiem bērzu finieru kluču pārstrādātājiem, akciju sabiedrībai Latvijas finieras, kas ir jau pieminētās bērzu programmas galvenā iniciatora un uzturētāja. Viņu stāda audzētavai gadus tiek izaudzēts miljonus bērzu stādu, ar ko tiek apmežotas gan pašiem piederošās zemes, gan šos stādiņus, starp citu uz ļoti izdevīgiem noteikumiem, ir iespēja iegādāties arī jums, kas esat izdomājuši pārredzamā nākotnē, tikt pie laba kapitāla vai savai dzimtai atstāt par sevi labas atmiņas. Vienu mēs varam paņemt un parādīt, ka, lūk, tas ir viens eksemplārs un normāla auguma, normāla resnuma, jā, un sakņu sistēma. Visi kārtībā, tātad tādas stādam iekšā.
Tādu stādam iekšā un pēc cik gadiem mēs varam sagaidīt šo rezultātu, jo šie jau ir tie īpašie stādiņi. Mums ir skandināvu pieredze, bet es gribētu teikt, ka pēc gadiem 35, 40 ir jau kvalitatīvas finieru klucis. Tātad pat tām naudām, ja mēs tā provizoriski rēķinām, es domāju, ka kaut kāda 150 000 katrs hektārs varētu nest peļņu. Mums ir izmēģinājumi viens lauks, 23 hektāri, kur ne tikai bērs, bet ir arī apse. Mēs paskatīsimies dabā jau, cik viņi ir pa 10 gadiem ir izaugusi. Un tad jau saimnieks var redzēt, kad lūk, no tāda maza stādiņa, kas ir pēc 10 gadiem ar viņu. Un tad vēl pieliek vēl pār 10 gadus, un tad jau var vērta kāja bankas durvis vaļā. Lūk tā. Un par to, lai tā būtu, gādā kokrūpnieki, tā skaitā mūsu pašu latviešu lielu uzņēmums akcijas sabiedrība Latvijas Finieres, kas bērns pārstrādājot šim kokam spēj pievienot tik lielu pievienoto vērtību, ka pēc Latvijā ražotajiem daudzveidīgajiem produktiem ir pieprasījums visā pasaulē. Padziļināt, izzināt šo koku tās pašas bērzu programmas ietvaros ir bijis interesants darbs arī Latvijas Lauksaimniecības Universitātes meža fakultātes studentiem. Topošajiem meža nozares speciālistiem šis ir bijis interesants un jaunām atziņām piepildīts laiks. Un ne bez atklāsmēm arī meža izmantošanas katedras pieredzes bagātajam profesoram Leonardam Līpiņam. Bērs ir daudzveidīgs. Mēs skatījāmies toņkārtas visādas. Jā, tas ir neparasti. Liekas, ka mums tās rūpnieciskās koku sugas ir divas, pūkainais un kārpainais bērs, bet patiesībā katrs bērzu stumbrs un arī stumbra koksne ir stipri atšķirīgi. Tur tā var kaut vai pēc diviem lielumiem salīdzināt. Pirmkārt, pēc koksnes krāsas. Katrs bērza izaug ar atšķirīgu koksnes krāsu. Un otrkārt arī pēc koksnes mitruma sadalījuma. Mums tas pārsteidza. Likās, ka tā it kā pierādīts, ka bērzam stumbra apakšējā daļa ir sausāka, stumbra augšējā daļa mitrāka, bet izrādās, ka tas tā katram bērzam nemaz nav. Bet no kā tas ir atkarīgs? Tad ir individuālisti tā? Viņi kaut kādi lieli individuālisti, jā. Kādas tad tās bērzu priekšrocības? Bērzu lielā priekšrocība, ka tā ir viendabīga koksne. Un ja viendabīga koksne, viņi labi lobīt. Iegūstam vienādu finieru skaidu. Viņi labi virpot. Teiksim, skujkoks virpot daudz grūtāk nekā bērzu koks. Viņi labi griezt. Patiesībā viegli apstrādāt. Un arī viņi viegli lietonēt. Iegūstam vienādu krāsu toni. Tā ir viņa lielākā priekšrocība. Un otra viņa liela priekšrocība, ka viņš tomēr ir stiprības ziņā koku suga, kas ļoti nopietni sacenšās ar mūsu cietējiem lapkokiem ar ozolos. Latvijas bērzu koksne tās cik sīk un detāli netika pētīt līdz šim, un arī tad Latvijas Finieres kaut vai tirgu, lai pierādītu šīs bērzu koksnes patiešām nopietno nozīmi un arī varbūt arī zināmas priekšrocības. Tas viņam bija vienkārši skaitliski jāpierāda, kāda šie rādītāji Latvijas bērzam ir. Kā tur ir ar to bērzu kvalitāti? Latvijā viņi ir labāki kā citviet, vai kā var salīdzināt šīs lietas? Bērs Latvijā atrodas savu augšanas, teiksim, teritorijas vidusdaļā. Un patiesībā ir tāda aksioma, kas attiecās visām koku sugām. Ja viņi saug areāla vidusdaļā, tad viņam ir augšanas optimums un var sagaidīt ļoti labu koksnes kvalitāti gan stumbra taisnuma ziņā, gan arī koku augšanas, teiksim, vitalitātes ziņā un arī atjaunošanā ziņā. Un tas, protams, Latvijas bērzam izcili pierādās. Pie mums ir braukuši vācu speciālisti. Un taisni skatījušies mūsu mežas un ļoti augstu vērtījumu devuši bērzu audzēm. Viņi teica, tik taisnas kokus, kādu viņi redz Latvijā, un varbūt arī daudz mazāk dubult galotņu nekā citur. Ka tādas audzes Vācijā vispār sapnis, tāda viņa nav. Tāds blīvums, kāds patreiz bērza koksnē, viņš apmierina gan mēbeļu ražotājus, gan saplākšņu ražotājus, varbūt parketa ražošanā viņam nav tik labas īpašības kā ozolam vai osim. Tur būtu, teiksim, blīvās koku sugas vairāk vajadzīgas. Bet viņš savu nišu ieņēmis un viņam ir laba vieta. Un par to mēs varējām pārliecināties paši savām acīm. Turpat Jelgavā Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūtā Meka, kur darbojas starptautiski atzīta koksnes testēšanas laboratorija. Lai visiem būs skaidrs, tātad šīs mehāniskās īpašības koksnē tiek noteikts ar mērķi, lai tātad varētu prognozēt, kāds būs, teiksim, koks atkarībā, piemēram, šī stiprība atkarībā no koku sugas.
atkarībā no mitruma, atkarībā no pielietošanas apstākļiem. Tad tādā veidā veicot šīs mehāniskās pārbaudes, mēs varam aptuveni izvēlēties par optimālāko pielietojumu šim te kokam. Tad vai no viņa var taisīt āmurkārtu, vai viņu var likt nesošās konstrukcijās, vai no viņa var taisīt, piemēram, mucu. Daudz no dažādas lietas, kas praksē ļoti bieži vajadzīgas. Tāpēc sadarbībā Kokrūpniecības federācija un LLU tātad ir šī laboratorija, kurā tātad šis te uzņēmējs, Latvijas uzņēmējs var pārbaudīt šo te paraugu partiju. Eksperimenti notiek niansēti un ļoti smalki. Pastāstiet par šodienas eksperimentu. Ko mēs šodien darīsim? Tātad šodien mēs pārbaudīsim divas koku sugas, priede un bērs. Tagad sāksies sacensības starp priedi un starp bērzu. Kurš ir stiprāks? Lūdzu, Jāni. Okay. Sāksim tad ar priedi. Šitas, man liekas, izturīgāks. Šī akreditētā laboratorija ir ļoti nozīmīgs posms mūsu uzņēmējiem, ka viņi ir šeit un ka viņi to Protams, tieši tā. Un visas tāpatās arī mēbeļu testēšana un tāpatās dažādu materiālu testēšana, materiālu stiprības pārbaudes, uguns reakcijas pārbaudes, tās dažādas lietas, kas ir ikdienā nepieciešamas. Un tagad liksim bērzu iekšā. Mūsu eksperiments noritēja klātsot novērotājiem ļoti godīgi un neatkarīgajiem un par rezultātiem. Bērsam bija jāuzvar, un šoreiz viņš uzvarēja pat tādu ļoti lielu pārsvaru. Normāli būtu, ja viņš uzvarētu to priedi apmēram 30% pārsvaru, bet šoreiz zināts, man liekas, ka izvēs 100%. Bet tas arī pierāda, ka bērza koksne arī sīksta un arī trieciena izturīga. Un izrādās, ka citstarpā šīs bērzu lieliskās īpašības palīdz nest uzvaras arī mūsu olimpietim, izcilajam kamaniņbraucējam Mārtiņam Rubenim. Nezinu, vai kāds Latvijā zina, ka jūs tos rekordus palīdz nodrošināt viens īsts balts Latvijas koks, bērs. Tā, tas ir sanācis, jā. Pateicoties lieliskai sadarbībai ar Latvijas finieri, tad redz, kur ir tāds pavisam sākuma produkts. Šitā tas viss sākās. Šo te lietu sauc par kamanu ragiem, un tā ir kamanu ragu sagatava. Un patiesībā ar tiem kokiem jāsaka, ka airas es mēģināju diezgan daudz un dažādas, un dižāks un netik dižs koks, bet bērzam kaut kas ir. Katrā ziņā tā ir tāda laba sadarbība, un jums nāk tālāk arī speciālisti šie bērzu koki, vēl lielāka lieta pretēji, ja? Jā, noteikti. Es domāju, ka Latvijas finierim jau sen vairs nav jāmāc, ko no bērza un kādā veidā var izdarīt. Un tā kā viņiem arī ir pilnīgi skaidrība, ko šis koks sevi ietver, tad arī, man liekas, ka arī viņiem vieglāk strādāt un man līdz ar to. Vienkārši es saprotu, ka ja ir cilvēkam vēlēšanās strādāt, un ja tu redzi, ka arī tie cilvēki, ar kuriem tu strādā, tev atbalsta un palīdz visādā ziņā, gan idejiski, gan, protams, arī tehniski, tad tādā veidā tas process virzās. Es varu pateikt tikai visu to labāko, mēs augam kopā. Pēc visu redzētā un dzirdētā var secināt, ka bērzam blakus saimnieciskajai liederībai piemīt fantastiski spēja labiem darbiem vienot dažādu profesiju cilvēkus. Bet ko par ilgadējās bērzu programmas galveno ieguvumu uzskata tās iniciatori un virzītāji? Man gribētos, laikam, vairāk vērtēt šo kopīgo darbību, šo daudzo cilvēku saskarsmi, jo šodien tādā ļoti asā, straujā dzīves ritmā, kad viena tur pogu šoja Vietnamā krekla otrā pasaules malā un tāpat arī cits mans. Cilvēki ļoti bieži iežogojās, ja tā drīkst teikt, tieši tādā savā vienā darbībā un sāk pazaudēt šīs lielās kopsakarības. Un tad rodās nervozitāte, neusticība savstarpēji un daudz, manuprāt, problēmas. Šī programma savukārt, es domāju, bija tas, kas tieši palīdzēja mums izprast, kā veidojās viss tas kopums. Ne tikai kā ražo saplāksni, kas ir viena šaura daļiņa, bet kā lūk rodās šīs sēklas, kā viņas audzē, kā strādā zinātnieki, kā mēs ražojam, tālāk, kas no tā iznāk un kurā pasaules malā varbūt izmanto šo mūsu produktu. Šī darbā tika iesaistīti laikam tādi cilvēki, kur katrs savā tanī mazā gabaliņā, kā es minēju, ir tas entuziasts, kas viņš to mīl, saprot, un varbūt, ka brīžiem pats šis asais uzņēmēja darbības, ja kā moderni saka, biznesa jautājums varbūt kādu brīdi nostājas pat otrā plāksnē. Un tad, lūk, sāk šī saskara jau tāda profesionāli, varbūt mantojumā nodot savus zināšanas, savu ideju otram pārnest. Un tas, man liekas, ir tas, ko es visu laiku baidos šausmīgi pazaudēt. Tas, man liekas, ļoti vērtīgi šai programmai, man liekas. Saplāksni kā produktu kā tādu ražoja pasauli ļoti daudz dažādiem kokiem un ļoti daudz dažādiem mērķiem. Bet tā doma varētu būt sekojoša, kad patiesībā atkal mēs sākam
atjaunot to, kas ir pazaudēts. Mēs sākam katrai lietai varbūt izmeklēt tieši to pareizo vietu un no katra pareizā materiāla ražot to, kas ir jāražo. Bērzu unikālās īpašības atļauj viņam izveidot savu ceļu, savu virzienu, kas ir ļoti tehnisks un tehniskiem produktiem, un arī ir ļoti skaidri saprotam arī tālāk attīstība. Tātad patreiz ir jautājums par to, kā veidot ar šos bērzu saplāksni kompozītu materiālus kopā ar stikla šķiedrām, metāliem, plasmasām, gumijām, kas būs pavisam jaunas, unikālas īpašības, kas iekaros atkal jauniem produktiem. Tā kā šī ir tāda savas vietas pareiza noteikšana šī lielā darba dalīšanā. Jā, var tikai pabrīnīties, cik ļoti daudzveidīgi ir no bērzu saplākšņa ražotā produkcija, pēc kuras pieprasījums ir visā pasaulē. Pat lielajos gāzes tankeros, kas kuģo pasaules jūrās un okeānos, mūsu Latvijas bērzu saplāksnim ir ierādīta liela vieta. Par šiem kuģiem, jā, tas ir unikāli projekti, kur tiešām nevar atrast citu materiālu, kas varētu kalpot šīm daudzām prasībām. Tās ir siltumizolācijas, tā ir izturība, tas ir pret visādām vibrācijām, un tiešām šīs lielos gāzes tankeros ir ļoti liels daudzums arī šī saplākšana, kas izpilda šo konkrētu uzdevumu, kas viņam jāveic. Mums ir liels projekts ar Japāņiem, mēs kopā strādājam speciāli tieši interesanti risinājumi. Tā kā es domāju, ka šeit noteikti attīstoties šiem sadarbībai starp dažādām nozarēm ir meklējumi šī nākotnes attīstība. Ja mēs skatāmies tā perspektīvā, kā būs ar šo bērzu resursu? Ir tik daudz ieceres, ir tik daudz rūpnīcas, vai pietiks Latvijā bērza? Es domāju, ka vai nav jādomā savādāk. Varbūt būtu jādomā tā, ka tam bērzam ir jābūt tik, cik viņš var būt, cik viņš arī varbūt varētu apmēram saprast, cik viņš būs, un tās savas domas vai vēlmes vai attīstības plāni ir jāsaskaņo, man liekas, ar šo līdzsvaru. Tāpēc mēs nekad nedrīkstētu uzskatīt, ka Latvijas finieris gribētu nopirkt visu bērzu Latvijā. Tas ir galīgi nepareizi. Ir arī daudz citu, kas ko darīs un strādās. Mums gluži vienkārši, ja ir iespējas, ir varbūt attiecīgā daudzumā, tādā saprātīgā daudzumā jāpārvietojas tur, kur ir šie bērzi, vai tā būtu Lietuva vai kāda kaimiņu valsts. Un tur varbūt jārāda šiem cilvēkiem, ka šis veids, kā mēs piedāvājam šo bērnu izmantot, ir pietiekoši labs un patīkams. Un tad arī viņi varbūt gribēs, lai mēs tur esam. Jā, mēs piedalījāmies meža dienās Lietuvā, un lietuvieši patiesi bija ļoti priecīgi par šo sadarbību, bet tur arī ceļas rūpnīca, cik es zinu, jūsu meitas uzņēmums. Ne tikai Lietuvā, bet arī ieceres ir Krievijā. Jā, tā doma ir. Tas ir no šīs stāsta par to, ka jābūt ir tuvāk tur, kur ir šis produkts. Ceram, ka mūsu 5. Latvijas meža stāsts jums sniedz pārliecību par to, ka bērzu audzēt ir un arī nākotnē būs saimnieciski izdevīgi. Šovakar tas arī viss. Savus meža stāstus turpināsim stāstīt jau rudens noskaņās. Visu labu, uz tikšanos!